Laika apstākļi šobrīd ziemas braucējus galīgi nelutina un nelutina tos, kas ar labiem nodomiem grib citiem parādīt, apmācīt, kā uzvesties uz slīdena ceļa. Te viss nokūst, kāds cilvēks grib kaut ko darīt. CSDD, Biķernieku Kompostās sportbāzes direktora vietnieks Laksdiņkungs šobrīd, kad nenotiek bezmaksas apmācības, ir nācis mums talkā, tātad visiem talkām, un centīsimies parādīt to, ko māca kursos. Bremzēšana ar ABS, bez ABS un tam līdzīgi. Pirmais, ko mēs parādīsim, būs bremzēšana. Vienkārši bremzēšana. Jā, tad ieskrienās automašīnā 50 km/h un bremzē. Tāda, kā mēs redzējām, abas automašīnas ieskrējās ar apmēram 50 km/h un vienlaicīgi veica bremzēšanu. Tādu avārijas bremzēšanu, kad priekšā būtu šķēslis. Es domāju, ka šī atšķirība tik līdzīgas mašīnas kā Audi 4x4 Quattro, Subaru 4x4. Kāpēc tāda atšķirība? Man liekas, vai tu nebūs tā vainīgs riepam? Mēs paskatīsimies. Ko mēs šeit redzam, ka šeit ir ļoti labas kvalitātes, mīksta un ar pietiekošu labu protektoru bez raģu riepa. Uz Audi. Jā, uz Audi automašīna, tas ir lameļa tipa. Ziemas riepa. Savukārt Subaru arī ir labas kvalitātes ziemas riepa ar pietiekoši labu protektoru dziļumu, taču viņi vēl papildus ir raģoti. Tā arī ir atbilde, kādēļ Audi automašīna, kurai ir lameļa tipa ziemas riepas, apstājās tālāk uz šī seguma, kas ir šobrīd šeit, nekā Subaru. Man ir milzīgs prieks, ka savā laikā pieņemtais likums, ka Latvijā nedrīkst lietot radzes, tika atcelts. Un otrkārt vēl lielāks prieks par to, ka fizika nav izmainījusies, ka tomēr gumijai un dzelzim ir dažādas frikcija, dažādi saķeri. Jā, tas tā ir, un īstenībā man arī patīk tas, ka pie mums var braukt ar raģotām riepām. Es atvainojos, ja jums ir jābrauc pa Rīgu, tas ir gaumas jautājums. Bet, ja jums ir jābrauc uz laukiem un nedod Dievs kaut kur vēl jānobrauc no lielajiem ceļiem nost, tad braukt bez raģriekām, tā ir loterija maz brītiņa. Jā, un vēl viena lieta, kas, es domāju, jāatzīmē tomēr, ka mēs ar savu klimatisko zonu, no savu ceļu savdabību vairāk tomēr atrodamies tuvāk Skandināvijai nekā Eiropas centram. Ja? Un ja Eiropas centrā tomēr ir liegums braukt ar raģotām riepām. Es domāju, bija labs domu gājiens tiem cilvēkiem, kas pieņēma lēmumu, ka Latvijā drīkst braukt ar raģotām riepām. Savādāk, es domāju, ka mums būtu tā situācija vēl sliktāka. Un tagad, kā vecā krieva anekdotē, smet ķeļnī nomeru. Džips ar naglu riepām bez APS mēģinās nobremzēt. Kas no tā viss sanāks, skatīsimies tūlītās, jā? Jā, abas divas iepriekšējās automašīnas, kas šeit veic šo bremzēšanas testu, bija aprīkots ar ABS, taču šis sarkanais Mercedes Džips ir bez ABS. Skatāmies, kā iznāk apstāties. Opā! Pie tam viņš nenoimitēja ABS ar kāju, neļurkāju. Viņš vienkārši nospieda un šļūca. Un ar visām gandrīz 3 tonnām viņš ir praktiski par pusmetru zaudējis Subaru tikai. Jā, tās bremzēšanas ceļa garums ir kaut kur pa vidu starp Audi un Subaru, taču jāņem vērā ir šī džipa raģotās riepas, ja? Un ņemot vērā, ka viņas ir diezgan paplats, tur varat paskatīties, cik rindās tad radzes ir šajā riepā iekšā. Tur tās ir labas riepas, es nesaukšu to marku, bet es varbūt palūksim viņam izpildīt vēl vienreiz, imitējot ABS. Un tagad sarkanais Mercedes imitējot ABS. Un rādītājs ir par 70 centimetriem labāks, kā bija šļūcot, bet tomēr par 25 centimetru švakāks nekā tas bija Subaru ar ABS. Ko var teikt, ka ļoti labs riepas, tas ir vienīgais arguments, kas īstenībā šajā brīdī glāb šo mašīnu. Un tagad nākamais navīgais vingrinājums. Jā, laika apstākļi, kā mēs redzam, paliek vēl
veltāki, trakāki, ja, tad slīdēs vēl vairāk, jo apakšā ir neliela ledus kārtiņa, tagad pūciņas sniegs virsū. Ja, nu tagad paskatīsimies, kā tad tiks galā džips ar ļoti labām ražotām riepām. Bet bez ABS. Kā apbrauks, kā teiksim, saucamais aļņa tests, ja? Nu, tas nosacīti ir aļņa tests. Mēs viņu sauksim par šķēršļu apbraukšanu. Ja šķērsli ierauga pašā pēdējā brīdī, un bremzēšanas ceļš garums ir pa īsu, lai apstātos līdz šim šķērslim. Ja? Dodam komandu. Un tā, tagad mēģinājums. Sarkanais Mercedes bez ABS brauks ar izspiest pedāli. Skatāmies, kas notiek. No grīdā nospiest, nevis izspiest bremžu pedāli, jā. Principā to laikam varēja gaidīt. Tā situācija ir, jo nobloķēts ritens, ja, bremzējot, viņš nestūrē. Viņš slīd tur, kur ir mazāk pretestība ritenī. Ja, un ņemot vērā, ka īpaši tāda labvēlīga laika apstākļi pēdiņās ir. Jā, lai mēs varētu patestēt gan automašīnas, gan riepas, gan arī ABS aprīkotas mašīnas un arī automašīnas, kurām nav ABS. Un tad mēs redzam, jā, nu, tā situācija ir. Un tagad nākamais mēģinājums, sarkanais Mercedes bez ABS, bremzēs imitējot ABS. Lūdzu! Jā, ir tehnika, kā var šo šķērsli apbraukt arī ar automašīnu, kurai nav ABS bremžu sistēma. Bet par šķēršļa atbraukšanu ar auto ar ABS un bez ABS nākamajā raidījumā.